Ieklausīsimies vārdos no 3. Mūzes grāmatas 26. nodaļas. Savu maizi jūs ēdīsiet līdz sātam un droši dzīvosiet savā zemē. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, ka šajā laikā, kad pasaulē aizvien ir tik daudz posta un nelaimju, kad katra jauna diena nes kādu nepatīkamu pārsteigumu, kad daudzos valda apjukums, neskaidrība un tādēļ arī nedrošība, nepārliecinātība par savu dzīvi, par savu nākotni, par spīti tam visam. Tu joprojām esi ar mums, turpini mūs stiprināt un iedrošināt. Droši vien līdzīgi savulaik jutās tavas izredzētās tautas ļaudis. Viņi, kuri vēl atradās ceļā uz tavu apsolīto zemi. Aiz muguras bija Ēģiptes verdzība. Daudzu paudžu garumā cilvēku gars tika liekts, viņu dvēsele tika apspiesta. Cilvēkiem jau bija aizmirsusies sava pašvērtība, ļaudīs bija izveidojusies pazemīga un padevīga atkarības izjūta no saviem kungiem. It kā tajā brīdī viss bija jau aiz muguras. Tauta no Ēģiptes verdzības bija atbrīvota un izvesta. Taču vēl bija jāpaiet nevienai vien paaudzei, lai mainītos cilvēku domāšana, lai atjaunotos pašapziņa, lai parādītos ticība un paļāvība uz tevi, Kungs. Un tu pacietīgi viņus vedi cauri tuksnesim. Ar visu tavas tautas kurnēšanu un neapmierinātību, ar visu tās atpakaļ skatīšanos un brīžiem atkrišanu. Tu tomēr viņus aizvedi pie apsolītās zemes robežām. Tu ļāvi viņiem raudzīties uz jaunās dzīves plašumiem, un tu viņiem sacīji, tas viss būs jūsu, tā būs jūsu jaunā dzīve. Jūs beidzot būsiet iemantojuši savu zemi, savas mājas, jums būs labklājība un drošība. To visu tu, Kungs, viņiem bija gatavs dot, un vienlaikus tu sacīji, ziniet, tam līdzi nāks arī atbildība. Ja jūs dzīvosiet pēc maniem likumiem, turēsiet manus baušļus un pildīsiet tos, tad savu maizi jūs ēdīsiet līdz sātam un droši dzīvosiet savā zemē. Jā, jūsu jaunā dzīve būs iespējama, ja jūs sapratīsiet, ka jūs vairs nesat vergi, kuri bezpalīdzīgi gaida, ko viņiem pateiks, ko viņiem atmetīs. Jūsu jaunā dzīve būs iespējama, ja jūs beidzot sapratīsit, ka esat brīvi cilvēki, kuri paši ir atbildīgi par savas dzīves veidošanu un jaunās dzīves nosargāšanu. Jūs neesat mani vergi, jūs esat mana tauta, mani ļaudis, radīti, mīlēti, izredzēti, loloti. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka tu nevis vēlies mūs turēt neziņā, pakļautībā, verdzībā. Tu vēlies nevis mūs izrīkot, manipulēt, biedēt, izmantot. Tu vēlies mums dāvāt īstu brīvību, patiesu pilnasinīgu dzīvi.
Tu vēlies ar mums sadarboties. Tu gribi rādīt mums ceļu. Tu gribi mums sniegt padomu. Tu gribi mūs iedrošināt. Mēs paši esam tie, kas izvēlamies uzticēties tev vai nē, sekot taviem norādījumiem vai nē. Jā, mēs esam brīvi ar savu dzīvi darīt, ko vien vēlamies. Eksperimentēt, ļauties tai, varbūt to norakstīt, norakt, varbūt atmest tai ar roku, varbūt to iznīcināt. Katrs šajā pasaulē var darīt ar savu dzīvi, ko vien viņš vēlas. Bet tu, kungs, gribi mums sniegt to labāko. Tādēļ tik daudzos un dažādos veidos tu mums rādi un māci, ka dzīve ir tā vērta, lai par to pacīnītos, ka dzīve ir tā vērta, lai to nodzīvotu labi un svētīgi, un tādēļ tu esi gatavs būt mums līdzās. Un ikreiz, kad mēs kļūdāmies, ikreiz, kad paklūpam, pakrītam, ikreiz, kad paši sadusmojamies un apvainojamies uz tevi vai viens uz otru, tu esi gatavs mūs mierināt, tu esi gatavs piedāvāt mums izlīgumu un sacīt: celies, dod roku, iesim atkal uz priekšu, jo tur priekšā tevi gaida labāka dzīve. Daudz labāka nekā tu to spēj šobrīd iedomāties. Pienāks brīdis, kad tu ēdīsi savu maizi līdz sātam, kad tu dzīvosi savā zemē pavisam droši. Tev būs gandarījums par nodzīvoto laiku, par paveiktiem darbiem. Vai tu gribi šo dzīvi? Ja tā, tad celies, nāc man līdzi. Iesim kopā, dienu no dienas, par spīti visam, ko mēs pamanāmies šajā pasaulē sadarīt, to aizvien mūs ved pretī apsolītai zemē, kamēr mainīsies mūsu sirds, kamēr tiks dziedināta mūsu dvēsele. Un tā dienu no dienas mēs esam kopā ar tevi šajā ceļā, ko saucam par savu dzīvi. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.